Mans vārds ir Maija Āboliņa-Tomsone, un jūs klausāties podkāstu Ziemeļmeita. Sarunas par spēku, iedvesmu un drosmi īstenot savus sapņus. Klausies Ziemeļmeitu Spotify, YouTube un Apple podcasts. Spied follow vai subscribe un nepalaid garām jaunākās sarunas. Spied follow @podcasts Ziemeļmeita arī Instagramā un Facebookā un uzzini visu par podkāstu aizkulisēm, jauniem viesiem un sarunu tēmām. Un ieskaties arī blogā ziemeļmeita.tv. Nu ko, lai labi skan un tiekamies! Vēl šķietam pavisam nesen valdīja jociņš, ka skolas ir vienīgās, kuras nav skāruši industriālā revolūcija un mūsdienu progresu. Jo tehnoloģijas mainās, dzīves kvalitāte mainās, mūsu mobilitāte mainās, tikai nemainās veids, kā mēs mācām bērnus. Kā skolotājs pirms 200 gadiem stāvēja viens pats klases priekšā pie tāfeles, kamēr bērni klusiņām sēdēja solos, tā stāv vēl šodien, un šķiet, ka to vispār nav iespējams mainīt. Diemžēl bija jāpiedzīvo pandēmija, lai beidzot tehnoloģiskais progress ienāktu skolās un klasiskā mācību pieeja palikt vēsturē. Un skolas stāv uz jaunu laikmetu sliekšņa, jo līdzās tehnoloģijām ienāk arī jauns kompetenci izglītības modelis. Un tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi vienu no Latvijas progresīvākajām izglītības ekspertēm, kas pārliecinoši ienes pasaules vēsmas latviešu skolās. Kaut piemēram minēšu, noteikti būsiet dzirdējuši par tādiem iespējamās misijas skolotājiem, kas ir gados jauni skolotāji un ļoti patīk bērniem. Ja nē, tad par to, ka Somijā ir vislabākā izglītības sistēma pasaulē un tajā bērni mācās pēc kompetenci modeļa, nevis konkrētiem priekšmetiem, to jau gan jūs būsiet dzirdējuši. Un kompetenci izglītības modelis ienāk arī mūsu skolās. Viņa ir cilvēks ar ļoti plašu pasaules elpu un redzējumu. Viņa ir ieguvusi Fulbright stipendiju mācībām ASV un strādājusi par docētāju un pētnieci Floridas Universitātē, izveidojusi un vadījusi sabiedrisko organizāciju Bērnu vides skola, bijusi viena no Soros fonda programmas pārmaiņas izglītībā veidotājām. Būtībā viņa interesē viss, kam ir sakars ar mācībām un mācīšanos. Un tā, dāmas un kungi, izglītības eksperta, izglītības zinātņu doktora, vizionāris pat teiktu, latviešu pedagoģi, bijusī iespējamā misijas līderi un vadītāji, skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāji Zane Oliņa. Labdien, Zane! Labdien! Man pašai ar izglītību ir tāds, kā sava veida vecu mīlnieku attiecības, jo manā ģimenē bija pedagogi, es pati esmu strādājusi bērnu un jauniešu centrā par pedagogu, daudzus gadus vadījusi savu deju skolu. Esmu abrīnojamā kārtā stāvējusi klāt e-klases šūpulim, un es atceros tos brīžus, kad skolotāji vienkārši ģība domās par to, ka viņiem būs kaut kāds digitāls žurnāls, un tur jau radās konspirācija teorijas, kā viņi tagad vadīs vienu un to pašu divos žurnālos, papīra žurnālā un digitālajā žurnālā. Es esmu kopā ar iespējamo misiju strādājusi pie skolotāju apmācībām digitālo materiālu veidošanā. Man pašai 4 augstākās izglītības, un es 2 reizes mēģināju iestāties iespējamā misijā, un abas 2 reizes man iedeva kurvīti. Tāpēc man kā tā izglītības tēma ir vienmēr tā dzīvē gājusi paralēli līdzi un ir ļoti, ļoti tuva. Kāds ir jūsu ceļš uz to, kas jūs esat tāda eksperta šodien? Kā jums radās tā mīlestība pret izglītību? Jā, man nav neviens pedagogs ģimenē. Tādā ziņā līdz to tas nav par to, ka mēs ikdienā sarunājamies par skolu mājās. Es domāju, ka tas kaut kā patiešām pakāpeniski ir noticis. Man ir interesējis tas, kā cilvēki uzzina lietas. Un man pašai ir vienkārši ļoti paticis mācīties, un arī joprojām patīk mācīties. Un pats tas process, kā tu noformulē jaunu jautājumu un ej pēc atbildes. Un es tiešām, es jau vidusskolas laikā strādāju nometnēs, es vadīju nometnes 6-gadīgiem bērniem, 7-gadīgiem, bija 30 gabali vienai pašai pie ezera un biešu vagās un visādi citādi. Un es domāju, ka tas arī ir tas brīdis, kad jau ļoti, ļoti agri man iepatikās tā ideja par to, kā tu vari palīdzēt un atbalstīt un pavirzīt cilvēkus kaut kur, kur viņi vēlas iet, bet atbalstīt viņus tajā ceļā. Es domāju, ka tas kaut kā pamazām ir izaudzis. Un tad mēs bērnu vidusskolā, ko mēs izveidojām kā organizācija tiešām, lai nestu skolā īstenībā starppriekšmetu saikni, kā to tagad moderni sauc, un rosinātu to domu, ka ir svarīgi skolotājiem sarunāties savstarpēji par to, ko viņi mēģina bērniem iemācīt, lai tādēļ tam būtu lielāka vilkme un tas izdotos iedarbīgāk. Un tad es sapratu, ka man ir vajadzīgs daudz sistemātiskākas zināšanas par to, kā to darīt. Un tādēļ arī es aizbraucu mācīties arī uz ASV.
Tieši mācīties, mans grāds ir mācīšanās un mācību tehnoloģijas. Lai saprastu, kā būvēt sistēmas, lai jebkurš cilvēks, kuram kaut kas ir jāiemācās, to varētu izdarīt efektīvāk. Tur es arī mācīju studentus no ļoti dažādām jomām. Gan industrijas, gan militārā sektora, gan kas arī ļoti daudz strādā tieši pieaugušiem. Un tas ir bijis visinteresantākais, ka būtībā tā mana specialitāte ir saprast jebkuru satura struktūru un izdomāt, kā uzbūvēt to mācīšanās arhitektūru tā, lai tā māja ir tāda, kurā tam cilvēkam, kas mācās, ir gan omulīgi dzīvot, gan arī ka viņš tajā mājā un tajā vidē var augt un iemācīties to, kas viņam jāiemācās. Droši vien tur Amerikā bija diezgan tāda neliels kultūras šoks, jo tur pilnīgi savādāk dzīves uztvērē, droši vien arī savādāk kaut kāda mācīšanās principi un mācīšanas principi. Kā jūs tam pielāgojāties? No tāda, es teiktu arī padomu cilvēku, jo tomēr es vidusskolu esmu beigusi vēl padomu laikā, tad skaidrs, ka arī ar visu to iepriekšējo gan darbu, gan mācīšanās pieredzi šeit, tas kultūras šoks tāds noteikti ir, jo tev neprasa vienkārši atstāstīt to, ko tu esi tikko dzirdējis. Tas to tev prasa vienmēr, jebkurš jautājums, ko uzdod arī augstskolā, tev kā studentam ir par to, kur tev ir kaut kas tomēr jāsaliek kopā. Ir jāpievieno gan savs viedoklis, gan arī tomēr ir arī tiešām jāatbild uz jautājumu, nevis vienkārši jāizpild lapu par noteiktu apjomu, kas bija tradīcija. Nevis šobrīd nav tāda tradīcija mūsu izglītības sistēmā, bet tāda viņa tajā brīdī bija diezgan spēcīga. Tas bija liels kultūras šoks, ļoti vajadzīgs un svarīgs. Bet saistībā ar mācīšanās principiem gan, tad es domāju, ka mācīšanās principi vai lietas, kas katram cilvēkam vajadzīgi, lai viņi varētu mācīties, tie jau ir diezgan universāli īstenībā, gan bērniem, gan pieaugušiem. To viņi jau neatšķiras. Tas jautājums, vai mēs viņus ievērojam, darbinām, un gan ikdienā skolā arī, par ko šodien saruna, gan arī pieaugušo mācīšanās situācijās, domāju. Jūs esat mēģinājis un esat to darījusi tādas, sava veida revolūcijas, mazas revolūcijas izglītības nozarē, mēģinājis iedarbināt un iedarbinājis. Kā ir, jo es pati izbaudīju to ar E-klases, un skolotājs ir ļoti inerts uz jaunām metodēm, uz jaunu pieeju, uz jaunu skatījumu. Kā jūs radāt to motivāciju tomēr ietam pretestības vilnim, un cik liels bija tas vilnis jūsu ceļā, un kā jūs spējāt tos skolotājus pārliecināt? Es jau gan domāju, ka skolotāji nav vairāk inerti kā jebkuras citas organizācijas darbinieki. Tas, ka mēs sagaidām, ka skolotājs vienmēr ir gatavs. Un, ja mūs gaidas par skolotāju kā to, kurš, cik viņš ir profesionāls, tad viņš arī pats iekšēji savācās un tagad nāk mums kā gatavs, piemēram, lietot E-klases, jo E-klases ir ļoti tāds klasisks gadījums par pārmaiņu vadību, par to, vai un cik daudz ikdienā skolotāji saņem atbalstu. Jo mēs, teiksim, tādā labā uzņēmumā, īstenībā tiek ieguldīts nozīmīgi lielāks resurss, ja mums ir nepieciešams, lai darbinieki pārkārtotos. Mēs sākam lietot jaunu datorsistēmu vai mēs izvēlamies dzīvot atvērtā birojā, nevis katrs savā būcenītī. Tad tā tradīcija ir domāt par to, kāds process ir vajadzīgs, lai cilvēki nāk mums līdzi. Skolās, vismaz Latvijas skolās, tā tradīcija saprast, ka arī šī ir organizācija, kurā skolotāji ir darbinieki, kurā ir svarīgi, ka kāds viņus virza un ved uz kādu mērķi, ka kāds viņus atbalsta un attīsta, ka kāds domā par to, ka pārmaiņu vadībā ir vajadzīgs padomāt, vai tas būs cilvēkiem ērti, vai viņiem ir prasmes vai nē. Tur ļoti, ļoti trūkst atbalsta. Līdz to nav tā, ka skolotājs ir citāds kā cilvēks nekā citi. Bet tas, ka mēs kaut kā sagaidām, ka skolotājs vienmēr varēs, ko mēs no viņu sagaidām. Jo mēs esam vienmēr skatījušies uz skolotāju kā to, kas ir tur augšā, jo viņš ir ļoti stiprs un kompetents un viņš zina visu. Un tajā brīdī, kad viņš saskarās ar, un mēs arī par pieaugušiem, man liekas, tā ļoti interesanti saruna arī kopumā par to, kā mēs skatāmies uz pieaugušu cilvēku un viņu mācīšanos. Ka mēs sagaidām, ka ja jau viņš ir pieaudzis un kompetents kaut kādā vienā jomā, ka viņš tāpēc būs kompetents pilnīgi visās citās jomās. Un tādēļ tehnoloģijas, man liekas, ļoti interesants piemērs, kur
kur gan skolotājs, gan jebkurš cits cilvēks, tas, ka viņam ir vairāk gadi vai viņš ir kompetents kādā jomā, nenozīmē, ka viņš tāpēc noteikti spēs vienkārši uzreiz sākt lietot e-klases, ja viņš taču šim ir lietojis. Un, es domāju, ka skolotāji nav citādāki no mācīšanās viedokļa. Bet viegli tas nav, un es domāju, ka joprojām lielākā izaicinājums, ar ko esmu saskārusies arī strādājot tieši skolotājiem, ir tā gatavība pašam iet to pašu mācīšanos ceļu, kādu mēs sagaidām, lai ietu skolēni. Ja mēs šobrīd gribam, lai skolēns mācās apzinātāk, mēs gribam, lai skolēns ņem ar vien lielāku atbildību par to, ko viņš mācās. Tādā ziņā, ka, jo ja viņš neņems, tad viņš nebūs motivēts. Tad mēs vēl ļoti bieži daudzās situācijās saskaramies ar to, ka skolotājs domā, ka viņa mācīšanās ir tāda, ka viņš atnāks, viņam pateiks un viņš zinās. Bet tā neko nevar iemācīties. Iemācīties var tikai tad, ja es pats esmu gatavs iesaistīties, mēģināt, darīt, arī pildīt mājas darbus. Es atceros, ka sevišķi vēl pirms 30 gadiem, kad es pirmo reizi sāku darboties profesionālajā pilnveidē, tas bija ļoti bieži tās situācijas, kur kursos mums cilvēki lasīja avīzes, adīja zeķes, darīja visu, ko iespējamo, bet vienkārši viņi nebija gatavi iesaistīties sarunai. Bet tas nebija. Tie cilvēki savā ziņā nebija vainīgi. Vienkārši tā mūsu izpratne par to, ka mēs aizsūtam cilvēku uz kursiem, viņam neprasot, vai viņam to vajag, vai viņš to grib, vai tas ir viņa mērķis, un domājam, ka tam būs jēga, un tā joprojām notiek. Tā kā tas ir vairāk par tiem apstākļiem un to situāciju, kādā tas cilvēks ir nokļuvis arī, protams, pats, bet arī nolikts. Kas ļoti, ļoti apgrūtina to varēšanu virzīties priekšu. Par to mums arī ir jādomā. Tas nav tikai par pašu cilvēku gribu vienmēr, bet par to, kā šī griba rodas. Tas ir interesanti, jo tas būtībā paredz to, ka arī skola savā veidā jāskatās kā organizācija, biznesa organizācija. Un kad skolas direktoram patiesībā jābūt kā uzņēmumu vadītājiem, kur ir viss šī motivācijas sistēma un darbinieku attīstība un konfliktu risināšana un līderības jautājumi un tehniskais supports un vispārējais. Vai tas nozīmē, ka tam ir arī savā veidā jāmainās skolai kā organizācijai, kā viņi darbojās būtībā? Kad skolu direktoriem arī ir jāpārskata un jāsniedz šīs papildus zināšanas, un kad tur jātiecās vairāk uz to, ja ne uz biznesa sfēru, bet jāpārņem tas biznesa sfēras modelis, būtība, kā organizācijas darbojās. Jā, noteikti. Es domāju, tā viena lieta mums jāsaka ar to, jo kompetenci pieeja nav tāds viens mācību modelis. Tas, ko mēs mēģinām šobrīd Latvijā izdarīt, ir tas, ko arī faktiski pilnīgi visas valstis šobrīd dara un arī dara regulāri, ir pārskata mācību saturu. Un ar kompetenci pieeju mēs saprotam, ir tāda mūsu sabiedrības vienošanos par to, ka mums ir svarīgi, lai mūsu bērni būtu labāk sagatavoti tai dzīvei, kādā viņiem būs jādzīvo. Un vienīgais, ko tas nozīmē, ir tas, ka tas prasmu komplekts ir mainījies, kas viņam ir vajadzīgs. Tātad mēs runājam par mērķi. Un tas nav viens noteikts veids, kā tur aiziet. Bet tas mērķis ir tāds, ka mums vajag cilvēku, kurš īstenībā kaut ko spēj izdarīt ar to, ko viņš ir iemācījies, tad ko viņš spēj paveikt ar tām savām zināšanām, ka tās nav pasīvas. Un mums arī ļoti svarīgi, ka viņš jūt sevi kā tādu aktīvu darītāju, kur viņam ir angliski ir tāds labs jēdziens sense of agency. Tādā nozīmē, ka man ir, ka es jūtu sevī pats to spēku un varēšanu un pārliecību, kaut ko paveikt dzīvē ar savām zināšanām. Un lai no skolas būtu tāds rezultāts skolēnam, mēs nevaram turpināt tādā pašā procesā to cilvēku mācīt. Jā. Un līdz ar to ir jāmainās tādēļ tam veidam, kā tā mācīšanās notiek, cik mēs iesaistam pašu skolēnu tajā, cik lielu akcentu mēs dodam arī tomēr kaut kādām viņa izvēlēm, tajā veidā, piemēram, kā viņš parādīs to, ko viņš prot. Vai veidā, kā viņš varbūt, kādu ceļu viņam jāiet, lai viņš iemācītos vienu vai otru lietu.
Un ja tādam ir jābūt procesam, tad mums ir jāmainās tam veidam, kā tā skola operē. Līdz to mums skolā ir vajadzīgas sistēmas, kuras, piemēram, visi pieaugušie, kas māca, piemēram, bērnu grupu, ka viņi nāk kopā un regulāri sarunājās par to, kā tiem bērniem iet. Ka mēs paskatāmies, kā tas var būt, ka mums 2/3 klases ķīmijā ir 4. Ja, vai tas ir par to, ka tie bērni domā kaut kādi, vai varbūt mums ir kaut kā jāpaskatās, ka kaut kas te nav kārtībā, jo īstenībā viņiem pārējos priekšmetos sekmes ir nozīmīgi labākas. Un varbūt, ka mums kā pieaugušiem ir jāizvērtē kaut kādas savas prakses. Mums arī ir ļoti svarīgi veidā, kā es plānoju mācības, ka man ir iespējams dažādos tempos mācīties, iespējami, ka man ir iespēja iet virzienos, kas man interesē dziļāk. Līdz ar to, jo ja mēs tā nedarīsim, tad mēs to rezultātu nevaram sagaidīt beigās. To cilvēku, kurš ir aktīvs arī skolu beidzot. Jo, ja viņš nav bijis aktīvs mācoties, tad tur nevar nonākt. Un tas prasa savādāku veidu, kā skola ir organizēta. Jo tādu mācību procesu nevar realizēt skolotājs, ja viņš baidās, ja viņu nomāca procedūras, ja no viņa prasa noteiktu atzīmju skaitu, kas viņam jāģenerē. Un ja viņš nejūtas brīvs pieņemt savus lēmumus, par kuriem viņš pats uzņemās atbildību. Nevis man lika, un tāpēc es daru. Un tas prasa citādu organizācijas kultūru skolā. Bet tas jau arī prasa maiņu skolotāju mindsetā, tā kā domāšanas veidā. Kā ar to tikt galā? Bet tāpat kā organizācija. Es domāju, paralēls ar uzņēmumiem arī tādas pašas. Es domāju, ja uzņēmums grib atnest sarežģītāku produktu nekā standartu, tad es domāju, tas ir lielākais uzņēmuma vadītāja izaicinājums. Kā man dabūt, ka mani cilvēki investējās un kāpj ārā no robežām un uzdod grūtos jautājumus. Tas ir pilnīgi tas pats. Ja skolas vadītājs neveido organizācijas kultūru, piemēram, kur skolotāji var skolotāji istabā sarunāties par to, ka viņiem īsti es nesaprotu, ko ar šo klasi darīt. Un ka viņi var atzīties par to. Un tad vēl kāds saka, jā, zini, man arī neiet. Un mēs varam sākt domāt risinājumu kopā. Bet, jo no tevis sagaida, ka tu vienmēr esi, tu taču esi stiprs, tu esi labs skolotājs. Tu taču tiksi galā. tad tā problēma paliek nerisināta. Tā kā tas ir ļoti, ļoti par to, ka mēs tieši tāpat kā uzņēmumā, ja mēs gribam atnest citādāku rezultātu, tad mums ļoti kā organizācijai ir jāmainās. Un to ir ļoti grūti, jo tāpat kā skolotājs ir klasē, klase ir skolā, skola ir pašvaldībā, pašvaldība ir valstī. Un katra tā sistēma grauž tos stūrus. Tai varēšanai noturēties pret vecāku spiedienam, vēlētāju spiedienam, deputātu ekspektācijām par to, kas skolai jāatnes un tam līdzīgi. Bet tas ir tas lielais izaicinājums, ka ja tu gribi citādi rezultātu beigās, tad tev ir jāpaskatās uz procesu. Un tas nav tikai dēļ kompetenci pieejas, tādā nozīmē, ka mums ir citi mērķi, bet tādēļ, ko arī skolotāji paši atzīst, ka bērni jau nāk ar vien dažādāki skolā. Un nav iespējams, un viņi nāk arī citādāk dzīves pieredzi, nekā viņi bija pirms 30 gadiem. Un ar to skolotājs objektīvi nevar būt sekmīgs vairs turpināt darīt to pašu ar visiem vienādā veidā, jo tie bērni neies līdz viņiem vienkārši. Un tā ir arī objektīva vajadzība mainīt to veidu, kā es to darbu organizēju. Bet ņemot vērā to, ka mums ir salīdzinoši augsts vidējais skolotāja vecums un darba stāsts ir ļoti augsts viņiem, un ka viņi to ir darījuši šādi lielāko daļu savu profesionālās karjeras, vai un kā var nākt palīgā, es nezinu, uzņēmumu, jo uzņēmumi pārsvarā fokusējās uz skolēniem, tagad visiem mācīsim skolēniem STEM priekšmetus, ja, taisīsim modernas laboratorijas un tā tālāk, bet varbūt tad uzņēmumiem īstenībā ir jāskatās un jānāk savām kompetencēm, kā tad veidot šo te pārmaiņu vadību skolās, kā strādāt ar skolotājiem, kā viņos parādīt jaunu iespēju meklēšanu vispār, kā veidot
šo sadarbību savstarpēji, jo tas ir, ko es sadzirdu, ka tā ir ļoti, ļoti liela daļa par to skolotāju savstarpējo sadarbību. Ka tu vairs neesi tikai latviešu valodas skolotājs, bet tev kā latviešu valodas skolotājiem jāinteresēs arī, ko dara fizikas skolotājs, ko dara fizkultūras skolotājs, un tur ir jābūt savstarpējai sadarbībai. Jo man ir grūti patiesībā iedomāties, jo tas ir milzīgs tāds lēciens skolas iekšējā kultūrā un sistēmās un darbībā, lai tieši skolotājs panāktu to darbības maiņu, strādāšanas maiņu. Jā, es domāju, ka tā ir lieta, ko tiešām uzņēmumi var. Mēs esam arī piedāvājuši tādas idejas kādreiz un risinājumus, kur man liekas, ka būtu ļoti vērtīgi sapārot uzņēmumu vadītāju ar skolas vadītāju, kas būtu tāda adoptē skolu, jo tikpat svarīgi uzņēmumu vadītājiem, jo es ļoti bieži, ļoti daudzās sarunās un diskusijās, kur mums ir līdz tiešām tādiem strīdiem tieši ar uzņēmumiem, par to, ko viņi sagaida, ko lai skolas viņiem atnes un kā viņi redz, kas ir tas ceļš. Un tas ceļš, ko viņi bieži, ko viņi redz, ko nereti, ne visi, bet arī industrijas pārstāvi nereti virza, ir tāds, kas man liekas, vai tu tiešām domā, ka ja tu tādu ceļu ietu ar saviem cilvēkiem uzņēmumā, ka viņi tev ietu līdzi un būtu motivēti. Jo parasti tas ceļš, kas tiek piedāvāts, ļoti bieži ir tāds sankciju, uzliksim viņiem eksāmenu, mērīsim viņus, maksāsim pēc atzīmēm, teiksim, tāds ceļš. Tad ir jautājums, vai tiešām tu, kas vadi uzņēmumu, kurš mēģina no cilvēkiem, kurš strādā zināšanu jomā, un kuram ir jādabū no cilvēkiem ārā ļoti kompleksi lēmumi, kas nozīmē, ka tev vajag, lai cilvēki investējās pāri, teiksim, sagaidāmā robežām, vai tās ir metodes, kuras tiek lietot ar saviem darbiniekiem? Visdrīzāk, ka nē. Kāpēc tev liekas, ka piemērojot tās citiem cilvēkiem, organizācijas kultūrā, ka tas darbosies un ka tas nesīs rezultātu? Es domāju, ka tās paralēles, kur tieši vadības komandām ir svarīgi ieraudzīt, kā izveidot citādu organizācijas kultūru, kā atrast mandātu un veidu, kā mēs ejam, teiksim, uz mērķi, ka mums interesē katrs bērns skolā, kas ir līdzīgs, būtu, teiksim, orientācijas klientu. Kā tu dabūji, ka tā darbinieki orientējās uz klientu? Tas ir milzīgs izaicinājums. Nevis vienkārši atnāk vai neatsēž no 9 līdz 5, bet ka viņi izdara to ekstra gabaliņu, kas ir svarīgs. Tā man liekas, viena būtiska lieta. Tāpat, protams, arī palīdzēt skolēniem ieraudzīt, kā nodara tas, ko viņi mācās skolā. Tas ir vēl viens aspekts, ko, teiksim, šāda skolas adopcija varētu līdzēt. Bet es teiktu, tikpat liela loma uzņēmējiem caur savām organizācijām, kas ir dažādas uzņēmēju organizācijas. Mums ir Liktas un Letters, un faktiski, kurā industrijā ir savu lobby organizāciju. Ir arī ļoti publiski un skaļi paust savu pasūtījumu par to, kādu zināšanu komplektu viņi saredz, ka ir vajadzīgs skolas beidzējiem. Tā ir vēl viena svarīga loma. Un vēl tikpat svarīga loma, manuprāt, ir piedalīties un iedziļināties un arī tieši no savas tādas pieredzes prizmas sarunāties par to, kas ir tas ceļš, kā tur nokļūt. Jo, piemēram, ja mēs paskatāmies šobrīd, uz Latvijas vidusskolām, mēs runājam par 10. un 12. klasi, mēs visi gribam, lai mums būtu spēcīgi STEM veidzēji. Bet mums lielākā daļa vidusskolu ir ļoti mazas. Vidusskolā, kurā ir 10 skolēni 10. klasē, ir ļoti grūti nodrošināt un noturēt skolotājus visos STEM priekšmetos, pilnās slodzēs, viņiem samaksāt labas algas un piedāvāt laboratorijas tādai vidusskolai. Tas vienkārši nav iespējams. Līdz to mēs nevaram teikt, lai kāds cits šo sistēmu sakārto, jo to sistēmu kārto vēlētājiem šobrīd, balsojot par to, par to, cik mums ir vidusskolas Latvijā šobrīd. Tur būtu ļoti svarīgi, ka industrijas pārstāvi ne tikai prasītu, man vajag, lai tu atnes man labu STEM beidzēju, bet ka patiešām kopīgi domātu, kā mēs varam tikt
pie stiprām, spēcīgām STEM vidusskolām, tā lai katram skolēnam Latvijā būtu iespēja tādā mācīties. Varbūt, ka mums viņas nevajag tik daudz, bet mums vajag mazāk, bet tiešām labas. Tur ir jāpadomā par to, kas ir tas mehānisms, kas ir tikpat svarīgi, kā tas mērķis. Es domāju, ka tur ir daudz virzienu, kuros ļoti var industrija palīdzēt nonākt līdz tam labākam rezultātam. Starp citu, kas ir tas laiks? Jūs sakat, nāk industrija, saka, man ir vajadzīgi labi fizikas speciālisti, būs nepieciešams tur jaunas inovācijas un tā tālāk. Es teicu, atnāk organizācija, saku, man vajag, kas ir tas laiks, ko es vispār varu rēķināties, kad es tādus speciālistus dabūšu atpakaļ, jo vai es kā biznesa vēl vispār tad pastāvēšu? Nē, mums droši vien, ka ir jādara kaut kas savā dzīvē tāds, kur varbūt mēs augļus neieraudzīsim rīt, bet es domāju, ka tā ir katrs viens bērns, kurš ir ieinteresējies par jomu, viņš atnesīs pēc 3 gadiem to rezultātu un interesi. Tas to nav mums obligāti jādomā, ka tā ir pēc 10 gadiem vai nākamā paudze. Man liekas, ka ir šobrīd fantastiski, teiksim, SAF tehnika, kas patiešām atbalsta jaunradas, tehniskās jaunradas pulciņas būtībā. Tas ir veids, kā radīt agrīnu interesi. Un tas atspēlēsies ļoti industrijai. Es domāju, ka viņi atnesīs ļoti nozīmīgu rezultātu. Tas ir tās ļoti praktiskās lietas, kur katrs tas bērns, kuram iedegušās acis par to robotu, ko viņš tur sabūvējis, vai to mikroshēmu, ko viņš tur salodējis, viņš atnāks viņam kā darbinieks, kas ir aizgājis mācīties tajā jomā. Starp citu, kā mēs kā vecāki varam palīdzēt šī kompetenci modeļa, teiksim tā, veicināt bērnu izpratni, ienest šo kompetenci modeli jau no mazām dienām bērnam, lai viņš ir gatavs tā mācīties un skatīt lietas kopsakarībā, un palīdzēt arī to veicināt tādu pozitīvāku attieksmi pret skolu, nevis tikai tas, ka mēs kā vecāki ejam un pieprasam, mums ir vajadzīgs tāds un tādas lietas, bet ka mēs līdz sadarbojamies. Kas būtu tas, kā mēs varam palīdzēt kā vecāki? Ļoti nozīmīgs jautājums ir pašiem demonstrēt savu interesi par dzīvi. Jo es domāju, ka tas galvenais, ko bērns no pašas mazotnes redz, ir tas, kā mēs modelējam jautājumus, ko mēs uzdodam. Interesanti, kāpēc tas notiek tā? Vai ir tas, ka mēs paši rādam, ka mūs interesē lietas. Vienalga, kas ir tā joma, kas man interesē, bet kad tas bērns kopā ar mani mācās jautāt, un viņš tādā veidā iemācās modeli, ko vispār nozīmē mācīties. Un līdz ar to sarunas, vienalga, vai es braucu mašīnā pēc darba mājās par to, kā ir gājis un kāpēc tas tā notika, vai tad tas ir vienkārši būt un sarunāties ar bērnu, man liekas, ir nenormāli svarīgi. Un tiešām rādīt to savu interesi par jebkādu jomu. Ļoti svarīgi ir palīdzēt bērnam no ļoti mazām dienām saprast, kā viņa rīcība ietekmē rezultātu. Jo tas, kur ļoti bieži mammas, sevišķi helikopteru mammas nodara bērniem pāri, ir, ka viņi iet un risina visas problēmas viņu vietā, un, teiksim, atnāk bērns no mājās no skolas un sūdzās, ka viņam slikti skolotāji, un mamma liež uz skolu, pat nemaz nenoskaidrojot, kāda ir lietas apstākļi. Bet kad tas pirmais jautājums vienmēr, un ko tu darīji? Un mēģināt saprast, ka tajā brīdī, jo teiksim, tie bērni, kur iemācās ļoti agri atrast veidus, kā visi pārējie ārpusē ir vainīgi. Bija grūts kontroldarbs, es biju šodien noguris, viņiem dzīvē, tā arī viņi strādās, tā arī viņi darīs. Viņi vienmēr meklēs ārējo vainīgo, slikto skolotāju, bet mācīties, analizēt. Un tāpēc man liekas, ka bērni, kur, piemēram, trenējās sportā, interešu izglītībā, vēl visur, tur viņi ļoti tieši ikdienā, tādā tīri fiziskā pieredzē, pieredz to atgriezenisko saiti un pieredz to, ko nozīmē kaut ko jaunu mācīties. Kur tu redzi, fiziski reāli redzi, kā prasme būvējās. Un kā tas, ka man treneris iedod konkrētu atgriezenisko saiti, kā tas man palīdz nākamreiz nobraukt no kalna, tikt ar riteni pāri cinim, pārslēgt ātrumu, vienalga, ko es mācos tajā brīdī.
Es domāju, ka tiem bērniem ir ļoti nozīmīga priekšrocība mācīties visai dzīvei. Skolā bieži, tāpēc, ka mēs daudz ko mācāmies tādu, kas ir tāds, tāds ēteriskāks. Tu neredzi tādu, teiksim, vienīgi ar tādu iekšu sajūtu, saprot, es tagad esmu sapratis, to varbūt grūtāk ir ieraudzīt. Bet tā ir pati svarīgākā prasme vispār, kas cilvēkam jāiemācās dzīvē. Tā ir ļoti būtiska lieta. Un otrs, domāju, par kompetenci pieeju, šī brīža tajā mērķa ziņā, mums ir ļoti svarīgi tomēr arī kāds cilvēks ir no viņa vērtību viedokļa. Un līdz ar to es domāju, ka mums ir, bērni mācās no tā, ko mēs darām, nevis no tā, ko mēs sakām. Un katru rītu vedot bērnus uz skolu, es arī šobrīd ar saviem bērniem sarunājos, tā pirmā mašīna, kas tur apstājās, tās 20 mašīnas mums priekšā, lai izlaistu to vienu bērnu. Un tad tā nākošā, kas tur stāv viņai, un tad tā nākošā. Tieši ko tas pieaugušais cilvēks domāja šajā brīdī, apstājoties tur, kur viņam 3 mašīnas aizmugurē stāv un netiek viņam garām. Katru rītu pie katras skolas mums ir šāda situācija. Tad ir jautājums, vai es esmu tas vecāks, kurš ir tā pirmā mašīna, kas apstājusies. Kāpēc es nevarēju pabraukt malā vai pabraukt līdz stāvvietai un tur izlaist to savu bērnu, jo katrs viens vecāks domājas jau tikai pusminūtīti. Un tad mēs stāvam 30. mašīna rindā, un tie mūsu bērni sēž tajā mašīnā. Un tad jautājums, šis ir ļoti labs brīdis sarunāties par to. Un man ir bijušas sarunas ar pirmsskolas skolotājiem, kurus neuzdrošinās vecāki sapulcē vecākiem teikt, lūdzu, tad, kad no rīta jūs atbrauciet uz bērndārzu, nenoliekat mašīnu uz gājēju pārejas. Ja mēs ar bērniem sarunājamies par to, ka gājēju pārējā, jāiet gājējiem pāri. Uz to, ja vecāki jautā, ka viņiem vajadzētu darīt ar saviem bērniem, lai viņi sagatavotos, lai viņi palīdzētu viņam sagatavoties dzīvē vai skolai, tad tas jautājums vienmēr ir par to, kas ir tās vērtības, ar kurām es dzīvoju, vai man tas liekas ok. Un ko es šādos brīžos daru pats. Tas noteikti palīdz. Bet tā analītiskā pieeja par to, ka man ir jāsaprot, ka manai rīcībai ir konsekvences, tas ir ļoti svarīgi mācībās. Un tas ļoti palīdz. Sarunas arī, kā tev liekas, kā tev gāja. Lai nebūtu pirmā reize, kad, teiksim, tad, kad tev darba devējs, man arī bija tāda situācija, ka es 19-gadīgam cilvēkam jautāju, darbiniekam un jaunam, kā tev liekas, kā tev iet, kur cilvēks man saka, es nezinu, man neviens nekad nav šādu jautājumu uzdevis. Līdz to būtu svarīgi, ka vecāki, ja skolā tādu jautājumu viens neuzdod, tad vecāki sāk viņu uzdot. Un tādā veidā cilvēks mācās analizēt to savu sniegumu, un to viņš arī var noformulēt nākošo mērķi sev tādēļ, ko man tāpēc vajag izdarīt. Un savilkt kopā to savu rīcību ar to konsekvenci, tas noteikti palīdzētu mācīties. Hei, maza reklāmas pauzīte! Mana profesionālā mīlestība ir ilgtspēja, biznesa un attīstība. Es palīdzu uzņēmumiem noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, kas iet roku rokā ar biznesa mērķiem, Eiropas Savienības likumdošanu, pasaules tendencēm un inovācijām. Tas patiesībā ir stāsts par ilgtspējīgu domāšanu, kas caurstrāvo visus biznesa procesus, tostarp adekvātu ilgtspējas mērķu izvirzīšanu, detalizētu aktivitāšu plānu, sasniegto rezultātu mērīšanu un gal galā arī saprotamu komunikāciju darbiniekiem, klientiem un sadarbības partneriem. Taču pats svarīgākais – paskatīties uz ilgtspēju kā savu biznesa ilgtermiņa attīstības iespēju un avotu foršām inovācijām. Ja tas tev šobrīd ir aktuāli, raksti man maija.aboliņa.tomsone@gmail.com. Bet gan atpakaļ pie sarunas. Mēs būtībā šodien audzinām savu veidu nākotnes līderus. Vai un kādā vecumā mums vecākiem un skolai vajadzētu sākt mērķiecīgi runāt par tām pasaules problēmām, kas ir, piemēram, klimata pārmaiņas, un te ir tāds ļoti spilgts piemērs kā slavenā Grēta Thunberga, kas visur ir maza meitene, bet dusmīga meitene par klimatu deg un niknēm Donaldam Trumpam liek pretī. Visi sociālajie jautājumi arī šodienas kontekstā ar Ukrainas karu Ukrainā. Nākotnes tehnoloģijas, inovācijas. Kā mēs varam sākt gatavot šos nākotnes līderus?
Es domāju, ar to ikdienas. Es domāju, es pieminēju to katru rītu pie skolas, jo to piedzīvo 100% visi bērni visā Latvijā katru rītu. Es domāju, ka tas sāks ar mazumiņu, no pavisam maziem bērniem, un tālāk jau līdz to, es domāju, ar savu iesaisti, ar savu piemēru, lietās, kuras varu konkrēti kaut ko darīt šobrīd. Un no tā arī mostās viņos tā līdzatbildība par to. Es domāju, ka mēs sākam ar to, ka mēs viņus iesaistam lēmumu pieņemšanā ģimenē par to, ko mēs darīsim, kāpēc mēs darīsim, vai uz kur mēs brauksim. Un ka mēs ikdienā arī sarunājamies par to aktualitāti pasaulē. Es nedomāju, ka mums ir viņi speciāli jāved. Kur iesim iesaistīties tur šajā kampaņā, jo kur Grēta runā par klimatu pārmaiņām. Es domāju, ka tas aicinājums viņos radīsies tad, ja viņiem ikdienā būs bijusi iespēja piedalīties un iesaistīties un reāli ietekmēt to savu dzīvi. Un tāpēc skolas loma arī tajā ir ļoti svarīga. Jo arī skolā viņiem ir jābūt iespējai iesaistīties ne tikai ārpus stundas, bet arī stundā. Tajā lemšanā par to, ko mēs darīsim, kā mēs te mācīsimies, kā mēs te dzīvosim kopā. Un tas arī ļoti palīdz skolā to pašu sociālo-emocionālo klimatu veidot, kur tas jautājums ir, kā mēs šeit dzīvojam kā kopiena skolā. Un kāpēc ir vai nav ok darīt kādam pāri. Un tas ļoti sāks ar to, ka pieaugušie to pieļauj. Un ka pieaugušie ļauj tam notikt. Viņi zina, ka tas notiek skolā, tas pats bullyings vai mobbings. Un tas ir par to, ka mēs būsim vieta, kur tas nenotiks vienkārši. Tas nav pieļaujami. Un to mēs tajā ieguldīsimies, un šī vieta būs droša. Un te mēs sarunāsimies par katru tādu gadījumu. Mēs nevienam gadījumam neļausim vienkārši paslīdēt garām. Un tā ir tāda pakāpeniska kopiena, kas te ir jāveido. Bet būtībā, paturpinot tēmu par mobbingu, vai nav tā arī tā, ka tā kompetenci modeļa, tas pozitīvais iespējas arī tas, ka tur bērni mācās sadarbojoties, sarunājoties, strādāt komandā, vai arī tas nevar palīdzēt veicināt šī mobbinga mazināšanos skolā, jeb tā cīņa ar mobbingu ir pāri tādām mācību tehnoloģijām un metodēm, ka tas jau ir tiešām par to ģimeni un par to vidi kā tādu sociālo drošību? Es domāju, ka skola var darīt ļoti daudz. Protams, ka ģimene un tā bagāža, ko cilvēks atnāk, tas ļoti ietekmē to kā cilvēku uzvedās vai kā viņi jūtās. Bet skola, es domāju, tas ir gan par mācību metodēm, gan arī par skolas vērtībām. Jo tas ir par noteikumiem, kurus mēs kopīgi izdomājam, kādi viņi būs, un tad arī viņus ieviešam, viņus ievērojam, vai ja neievērojam, tad runājam, kāpēc, vai kas mums ir jāmaina, kas ir tā problēma. Tā kā tas ir par to veidu, ko mēs šeit darām. Tas ir arī ļoti par to, vai un kā mēs pieņemam dažādību skolā. Un vai mēs sarunu par šo jautājumu vispār varam vaļā. Un arī mācīšanās procesā visi nemācās vienādā veidā vai vienādā tempā. Un arī un līdz ar to tas ir kaut kas tāds, par ko mums ir jāsarunājās klasē. Un ka tas ir ok, ka šajā brīdī mums dažādi bērni iespējami dara dažādas lietas. Un nav visiem vajadzīgs vienāds veids un vienādi apstākļi obligāti. Un kādam vajag lielāku atbalstu, kādam kāds var darīt vairāk. Un es arī gribu izaicināt tevi darīt vairāk, jo tas tev ir vajadzīgs. Nevis, kāpēc man jādara vēl viens uzdevums, es jau savu izdarīju, es tagad gribu vienkārši paspēlēt spēlītes. Jo tādēļ, ka tu esi atnācis šeit mācīties. Tu jau sevis pēc mācies, nevis tu mācies tāpēc, lai izpildītu manu uzdevumu. Un tas ir par to kopējo mērķi, kāpēc mēs te esam.
Līdz ar to, un, protams, tas ir milzīgs izaicinājums skolām šobrīd, jo tāpēc, ka tā pasaule ir tik ļoti dažādāka un tas atbalsts, kas ir vajadzīgs arī, lai risinātu ļoti konkrētās konflikta situācijas, ir vajadzīgs ļoti liels gan skolēniem pašiem, gan skolotājiem vajadzīgs atbalsts. Bet te šī pieaugšo konsekvence ir ļoti būtiska. Un tāpēc tur, kur sevišķi, ja mums ir klases, kur ir problēma situācijas, tad ir nenormāli svarīgi, ka skolotāji ir konsekventi, tāpat kā vecāki mājās. Nevar būt tā, ka pie vienas var atnākt pēc konflikts, pie tētes paprasa konfliktu vai pie mammas, un viņi man dod, un otrs man nekad nedod. Tad bērni iemācās ļoti agri. Un so skolā ir ļoti svarīgi, lai, ja mēs zinām, ka mums ir situācijas, kuras atkārtoti parādās, ka visi pieaugušie ir vienoti par to. Un mēs vienojušies, kas notiks tad, ja šāda uzvedība būs, kādas būs sekas, kas notiks tālāk, un visi skolotāji konsekventi to dara. Nevis, ka ir kāds viens, kurš parasti klases audzinātājs, kuram pateikts, tā ir tava atbildība, tur izsina. Tavējie neuzvedās. Tā kā, kuri tavējie? Tur tā skolas vadības nostāja ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un šie sadarbības mehānismi, un tiem ļoti, ļoti pietrūkst bija laika, un es domāju, ka pandēmijas laiks to arī ļoti šo skolotāju resursu un laiku varētu sarunāties par šiem jautājumiem. To zināmā mērā noēda gan tehnisko jautājumu risināšana, gan ļoti, ļoti sarežģītas situācijas, kas šo laiku. Bet tajā pašā laikā es domāju, ka pandēmija arī ir parādījusi, ka nevajag iet atpakaļ uz pilnīgi visām tām pašām praksēm, kas skolā bija. Teiksim, sevišķi pirmās aptaujas, ko mēs lasījām, kad bija 20. gada maijā no skolotājiem un skolēniem, kur skolotāji teica, cik ļoti daudz vairāk viņi šobrīd ieraudzījuši savus bērnus. Viņi ir ieraudzījuši bērnu ģimenes. Viņi nekad nav bijuši bērnu mājās iepriekš, bet tagad pandēmijā viņi ienāca bērnu mājās. Mēs šobrīd esam ieraudzījuši arī to, ka mums īstenībā ir ļoti daudz bērnu, kuriem ir tik daudz grūtāk mācīties. Bija pandēmijā, viņi jūtas ļoti vientuļi, bet ir arī liela daļa bērnu, kuri saka, ka viņiem ļoti patīk tā mācīties, un ka viņas netraucē klases troksnis, tas, ka viņiem jāiet vienā tempā, ka viņi daudz labāk mācās šobrīd individuāli. Un tās ir ļoti svarīgas ziņas. Tad ir jautājums, kā mēs šo varam tagad ņemt vērā un replicēt. Ir ļoti daudz bērnu, kur teica, es nekad tādu rūpību un uzmanību no skolotājiem nebiju sajūtas skolā, kā es sajūtu šobrīd pandēmijas laikā. Un tādas attiecības, kādas man ir izveidojušies ar skolotājiem, man nekad agrāk tādas nav bijušas. Tad to tās pieredzes ļoti, ļoti, ļoti dažādas. Bet tas, ka īstenībā ar to ekrānu skolotāji ieraudzīja tās mājas, kurām tie bērni nāk, tas ir milzīgs solis. Tad ir jautājums tagad, kā mēs šo saglabājam, kā mēs turpinām ieraudzīt, no kurienes tie bērni nāk. Un kā mēs turpinām tagad šo jauno, es teiktu, mācīšanos par to, ka vienam vajag vairāk socializēšanos, vienam vajag varēt iet dziļāk un viņa tempā un spēt mācīties mierīgā atmosfērā. Kā mēs to tagad varam replicēt, tad, kad viņi atgriežas mums skolā. Tur ir ļoti daudz lietas, un kuras lietas mums jāliek malā. Mēs turpinām pērties ar visādām procedūrām, un skolotāji sēž līdz naktī labot darbus. Kāpēc viņiem ir jālabo visi iespējamie darbi līdz naktī? Kāpēc viņi turpina tā darīt? Tas ir ļoti interesanti, ko jūs sakat, jo no malas tā informācija, kas galvenokārt nākusi no mēdījiem, kad viss ir slikti, skolēni nemācās, kameras neieslēdz, atgrieznisko saiti nevar dabūt, izglītības līmenis krītas. Jūs tagad, šie piemēri, ko jūs minējāt, liekas tā, pat forši, pastāst, cik forši, ka tomēr ir, ka tā saikne pat izrādies, ir stiprāka un ciešāka nekā viņa bija līdz šim. Ļoti, ļoti interesanti. Un tad ir attiecīgi jautājums, kā tad tagad tā skola iztīsies? Atpakaļ mēs neatgriezīsimies, kāda mēs bijām pirms 2-3 gadiem. Kā tās mācības tālāk notiks? Skola jau īstenībā šobrīd ir atgriezusies atpakaļ. Šobrīd jau skola pamatā pilnā apjomā ir klātienē sevišķi pēc šī brīvlaika. Šobrīd skola ir atpakaļ, back to normal, izņemot maskas. Jā. Diemžēl viņi ir atgriezusies atpakaļ, tā skola, jo tas pieredums ir ļoti, ļoti liels.
Un, šis ir pēdējais brīdis tomēr turpināt uzdot tos jautājumus, ko mēs atstājam pagātnē. Ja mēs šobrīd to neizdaram, tad tas vilciens ir aizgājis. Tas ir jākaļ, kamēr viņi karstē. Jā, skola ir atgriezusies apakaļ pamatā tāda, kāda viņa bija pirms tam. Protams, ka, ja mēs mēram pēc tās mērauklas par satura apjomu apgūt, protams, ka pandēmijā bērni ir apgūši nozīmīgi mazāk nekā pirms tam. Bet viņi ir savukārt atkal iemācījušies lietas, ko viņi nekad nebūtu citādi. Es domāju, ka sākuma skolēni ļoti daudz tur, kur viņiem jau bija kāds patstāvīgs prasmju iedīglis, viņi ir šobrīd spējīgāki patstāvīgi mācīties. Viņi bija gatavi iet uz skolu, gatavi mācīties tā, kā viņi mācījās patstāvīgi mājās, bet tā skola viņi bieži nolika viņus atpakaļ tāpat, kad viņi bija pirms pandēmijas. Un ja viņiem bija laba struktūra, viņi īstenībā bija spējīgi savākties un mācīties veidā, kā viņi, kā sākuma skolēni nekad pirms tā nav mācījušies. Un es domāju, ka tas, ko arī, protams, ka ir ļoti dažādas tās pieredzes, bet arī tas, ko daudz skolotāji teica, ka viņi ieraudzīja bērnus, ka viņi var tik daudz vairāk, nekā ka viņi nebija viņus novērtējuši pirms tam. Un ka viņi arī ieraudzīja, ka ir lietas, ko viņi tiešām var patstāvīgāk izdarīt, ko viņi nav viņiem devuši pirms tam. Līdz ar to bet, protams, ir arī otras situācijas. Tas modelis, ka klasē bieži bērni nedzird ar pirmo reizi, un tu vienmēr ir skolotāji, un ir skolotāji, kuri ļoti prasmīgi ir strādājuši sistemātiski uz to, ka skolotājs nav pirmā instance, pēc kā tu vienmēr skrieni, un ka tu mēģini tomēr pats izlasīt no uzdevumu vēlreiz. Un vienkārši ģimenes mājās piedzīvoja situāciju, kurā skolotājs klasē bija tas, kurš atbild vienmēr jau 5. reizi uz to pašu jautājumu. Un tas notika, un to darīja tie bērni no šādām klasēm, kuri gaidīja mammas vakarā mājās. Lai mamma viņiem izlasītu uzdevumu priekšā, jo viņi bija raduši, ka skolotāji pie 5. reizes vēlreiz un lasīs uzdevumu no jauna. Mēs nebijām būvējuši apzināti sistēmas, kurās 3 reizes pirms paprasa savam klases biedram vai izlast uzdevumu pats, un tad savu skolotāju. Es vienkārši turpinu sēdēt. Tas, kas angliski arī ir labs termins, learned helplessness. Un tādus bērnus mēs nesūtījām uz skolu, uz 1. klasi. Bet tādus ļoti bieži mēs skolā izveidojam caur to, ka mēs ļoti gribam viņus ļoti visus vākt un regulēt un kontrolēt un katrā solī, un tādam cilvēkam grūti pēc tam strādāt uzņēmumā, kuram jāatnes vairāk kaut kas. Jā. Un to es domāju, ka pandēmija parādīja. Tajā pirmajā brīdī, kad šie bērni atnāca mājās, kuri bija mācījušies šādās klasēs, sākuma skolas skolēni, jo mēs kā vecāki to pieredzējām vairāk. Tas bija tas, kur vecāki teica šausmās, dodiet man skolu atpakaļ, jo es nevaru strādāt. Tā ir. Un mēs piedzīvojam ļoti precīzi izglītības modeli, kuru nevajadzētu turpināt un pie kura atgriezties. Nevajadzētu atgriezties pie šāda izglītības modeļa. Un tad, kas ir tas, ko mēs atkal kā vecāki, kā sabiedrības daļa varam iet skolai virsū un teikt, nevajag atgriezties tur atpakaļ? Kā mēs varam palīdzēt ietekmēt to, ka tomēr kaut kādas pārmaiņas notiek un kad ir šis mācību metožu mikslis kaut vai, tev ir gan klasē, gan arī mājās attālināt, var ērti mācīties un pieslēgties, un ko mēs varam iet un darīt? Stāvēt pie durvīm un teikt, nē. Es domāju, ka mums ļoti svarīgi uzdot, es domāju, vecākiem vajag iesaistīties skolu padomēs noteikti. Es domāju, ka mums vajag arī vecāku sapulcēs uzdot satura jautājumus. Jo visbiežāk uzdotais jautājums ir, vai bērni ēd pusdienas. Bet mums vajadzētu uzdot jautājumus par to, kas ir tās 5 lietas, kas šajā semestrī bērniem ir jāiemācās. Kā es viņiem varu palīdzēt? Kas būs tie temati, par kuriem jūs runāsiet? Par ko mums vajadzētu varbūt aiziet, ja mēs ejam uz parku, vai mēs ejam uz veikalu, vai par ko mums vajadzētu parunāt, vai uz kādu muzeju mums vajadzētu aiziet.
Un arī tad, ja ir uzdot kādi apjomīgāki darbi, vai, piemēram, šobrīd dažādi arī mācību projekti, nepieņem to, ka skolotājs, tad, kad viņš ir sākumā iedevis šo uzdevumu, ka viņš sagaida, ka tas bērns atnāks ar gatavu produktu. Un tagad, kas notiek, mammas metās tagad to visu darīt. Un pašas dusmojās par to, ka tagad man tik daudz darba, ka man jādara mājas darbi. Tā skolotāja iecer lielākajā daļā gadījumā ir bijusi tā, ka viņi iedod šo lielo uzdevumu, kas pašlaik vēl ir šķietam neizpildāms tam bērnam. Lai pēc tam procesā ar viņu kopā, viņu atbalstot, to arī tad pakāpeniski darītu. Bet mēs vienmēr pieņemam, ka tagad man ir jādara mammai mājās ar to bērnu. Un mēs ļoti bieži viņam tādā veidā, skolotājs ir tik daudz redzējuši Zoomos, kur vecāki sēž blakus viņiem pārbaudas darba laikā un saka priekšā atbildes. Tādi gadījumi ir simtiem. Un kur pat tas vecāks zina, ka tas skolotājs tur otrā pusē redz. Un tad tas jautājums, kāpēc mēs ejam uz skolu? Jo mēs reāli vienkārši nodaram bērnam pāri. Tādēļ, ka skolotājs īstenībā domā, ka viņš zina. Bet un līdz ar to viņš neturpina viņu mācīt. Jā. Mēs esam izdarījuši viņa vietā. Līdz to sanāk tā, ka mēs esam īstenībā radījuši caurumu viņa zināšanās, jo skolotājs otrā pusē pieņem, ka bērns zina. Tad te ir atkal jārunā par to, kā stiprināt attiecības starp skolotāju un vecākiem, jo arī tur ir jābūt kaut kādam patiesībā kodeksam un atrunātiem, savu veidu, varbūt pat ne noteikumiem, bet ieteikumiem. Kā tad mēs sadarbojamies vecāks ar skolotāju, lai tas bērns, viņš, arī pats aug, mācās, analizē, domā, un ka mēs nodaramies tādu, nudging. Nezinu, kā to latviski pareizi pateikt, bet mēs viņu tā pareizi ievirzam tikai no aizmugures un palīdzam viņam uzplaukt. Es domāju, ka vecākiem nevajadzētu, ar skolotājiem diskutēt par viņu metodēm, bet vajadzētu sarunāties par bērnu pieredzi un atstāt skolotāju ziņā veidu, kā viņš vada to mācību procesu, jo to ietekmēt vecāks īsti nevar un arī nevajag. Es zinu, ka ir ir skolas, kurās vecāki sapulcēs lemj, cik mājas darbiem jābūt nedēļā matemātikā, kas ir absurds. Tas ir, ja mēs paskatītos uzņēmumu ekvivalentu, kurus tagad nāk, kā viens saka, man vajag, lai tu tur 3 minūtēs noprocesē manu zvanu, un es tagad pateikšu, kā tev to būs darīt. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka vecāki arī skolu nekad nenoliek bērnu acīs. Bērnam ir ļoti grūti dzīvot situācijā, kur atnāk bērns mājās un saka, man tā skolotāja galīgi stulba. Un mamma saka, jā, viņa tiešām ir stulba. Tas ir ļoti nepareizi. Tāpat arī atklāt, nezinot apstākļus vienkārši. Līdz to mums ir ļoti svarīgi, ka mēs kā pieaugušie sarunājamies ar pieaugušiem par situāciju. Un tas nozīmē, ka man ir kaut kāda baža, vai arī, ja man nav baža, bet es vienkārši gribu saprast to, ko man bērns stāsta. Es vienkārši tad pajautāju otram pieaugušajam, kāda ir viņa perspektīva, un es vienkārši uzreiz pieņemu. Un arī tad, ja man liekas, man tāpat ir, man 4 bērns, un daudzreiz bijis jākož lūpā, kurš saka, vai tiešām skolotāji tā darīja. Un vienīgais, ko es varu, ir vienkārši, bet es nedrīkst šajā brīdī teikt, kā viņa tā. Jā. Un ir reizes, kad iespējams, es nepiekrītu, bet es nedrīkst vienkārši tā. Arī nezinot apstākļus, jo es reāli nezinu kontekstu. Es nevaru bērnu priekšā vienkārši teikt, kā lai viņš aiziet rīt uz skolu, un kā lai viņš tur aiziet uz skolu. Un tad man ir legālie rīki, kā es varu iet risināt to, ja es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kur man ir jārisina. Tas ir runāt pirms ar skolotāju, ja ne, tas ir pie direktora, bet risina. Mūsdienās ļoti ir atkal modē mācīšanās, un mācās pilnīgi visas paaudzes, un viena pēc otras plaukst augšā jaunas mācību platformas, kur paziņo, ka viss tas, ko māca skolā, ir mazsvarīgāk, svarīgāk ir pareizi dzīvot un dzīvot empātiski un attīstīt sevi līderību, vai pieņemsim atkal citas mācību platformas, kur ir iespēja mācīties no savas jomas tur lieliem ekspertiem un līderiem, vai arī mums pašiem brīnišķīgas Latvijas Universitātes open-minded platformas. Vai ir kaut kas, ko mēs varam no tā mācīties par to, kā mainās tā
mācīšanās būtība un veids, un vai ir kaut kas, ko no šīm platformām viņas tā kā tāda jauna arī elpa ienāk iekšā. Un, protams, ka pirmie, kas to visu paķer un interesēs, ir jaunā paudze, ko no tā viss var paņemt arī skolas un ienest iekšā. Jā, es domāju, ka šo platformu un arī tā piedāvātā satura nozīmīgums tas signalizē vairākas lietas par mācīšanos. Viena lieta ir tā, ka mācībām ir jābūt personiski nozīmīgām. Un teiksim, šo platformu popularitāte ir ļoti lielā mērā balstīta uz to, ka izglītība mums ir veids, kā izzināt pašiem sevi labāk. Kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs veids. Un tad ir jautājums, kas no tā, ko mēs piedāvājam skolā, cilvēkiem šķiet personiski nozīmīgs, vai kā mēs sasaistām to, ko viņi mācās, ar to, vai viņi tāpēc ir kaut ko vairāk sapratuši par sevi vai pasauli. Tas ir viens lielais jautājums, ko tāpēc skolā ir jāuzdod, domājot par ikvienu mācību priekšmetu. Bioloģija ir tipisks piemērs. Ja es nesaprotu kaut ko vairāk par savu veselību un teiksim, arī psihisko labklājību no šī mācību priekšmeta. Ir vēl citi mērķi šim priekšmetam, bet tiem būtu jābūt pamatmērķiem. Tad ir jautājums, kāpēc skolā ir tāda mācību priekšmeta. Otra lieta noteikti ir tā, ka tas mums atgādina un uzsver vēlreiz to, kāda tad ir skolotāja loma. Jo es domāju, ka tādēļ, ka visur pasaulē ir ļoti kvalitatīvs saturs pieejams, tieši ar šādām platformām. Tā skaitā arī visas lielās pasaules Ivy League augstskolas ir atvēruši visu savu saturu. Tad tas mums atgādina to, cik svarīgi, kas ir tā skolotāja loma. Skolotāja loma nav vēlreiz man atstāstīt tādā remdenā formā kvalitatīvu saturu. Pēc tā es varu aiziet citur. Vai arī skolotājs var izmantot šo kvalitatīvo saturu, lai tad būvētu tam apkārt uzdevumus, sarunas un vestu tos skolēnus, teiksim, pievienot vērtību, kas ir saistīta ar personalizētu mācību procesu. Nevis pašam mēģināt pārstāstīt saturu, ko viņš pats ir lasījis grāmatās vai noskatījies video. Dod man to video, un tādēļ arī tas viens no tādiem ļoti svarīgiem modeļiem, sevišķi ejot pie vecākiem skolēniem, ir tā saucamā apvērstā stunda, kur ir būtiski, ka tu to saturu esi izlasījis pirms tu nāc, bet stunda mums ir interakcijai, ir sarunai par to, vai sarežģītam uzdevumam, ko mēs risinām un kuru mēs pārspriežam un kuras var dabūt atgriezenisko saiti no sarunbiedra, no skolotāja, no vēl. Bet lasīt saturu, klausīties viņu ļoti kvalitatīvā veidā, tā skaitā no šādām platformām, es varu pirms tam. Un tas ir tas modelis, kā arī faktiski rietumu pasaulē visas augstskolas strādā jau daudzus gadus. Tā ir apvērstā stunda. Un skolotāja vērtība ir tam, kā es noprocesēšu to saturu, nevis šī satura vienkārši atdošanai. Līdz ar to tur ir daudzas lietas. Un tad, protams, tas, ka es varu, tas nav vienmēr efektīvākais veids, bet tas, ka es arī varu es teiktu, kompilēt kopā saturu atbilstoši tai man šī brīža vajadzībai un interesei, kas skolēnam ir tikpat būtisks kā pieaugšana cilvēkam, kas arī palielina viņa motivāciju mācīties. Kāpēc tieši tagad es to mācos? Tas arī ļoti svarīgs princips. Un ir konteksti un vietas, kur skola to var izmantot. Jā, tas tā ir, kad mācīties pirms tam un pēc tam iet jau ar saviem sagatavotiem jautājumiem. Tas tiešām ir ļoti izteikts universitātes veida mācīšanās. Un es atceros, ka pašai pārējot no vidusskolas uz universitāti, tas tāds milzīgs liekas, tā kā bezdibenim pārlidot pār, cik ļoti dažādas tās ir tās pasaules. Un jo ātrāk tu skolā iemācies iet pēc tā modeļa, jo vieglāk tu pēc tam tajā universitātē un tālāk uz priekšu ir. Tā kā tur ir atkal jautājums par to disciplīnu mājās un arī tam pašam bērnam. Lasīt par nezināmu tēmu, iet viņā iekšā bez tā pieaugušā. Tā jau ir skolotāja virzīšanas loma. Tu jau nevari viņu augstu tur mest iekšā. Tev ir jāievirza, jāpalīdz saprast, kas te ir būtiskais, un tad tu jau nemet man iekšā uzreiz. Tas ir tas par to pirms tam. Mēs to saucam par augstnes sagatavošanu. Ja? Tu nevari sākt mācīties tuksnesī. Tev vispirms ir jāsaprot pašam, un arī jāsaprot, ko tu jau zini par šo tematu. Tad tev ir jāsaprot, kāds ir mans mērķis šo darot.
Un tad man vajag kaut kādu, kāpēc man to vajag? Ko es ar to darīšu? Un tad mums ir uzirdināta un aplaistīta tā augsne. Un tad es varu iet tagad un sākt to dzīt ārā to asnu, no turienes. Pēc cik ilga laika, tā objektīvi spriežot, mums tā kvalitatīvi šāda te mācību metode skolās darbosies? Es domāju, ka ir šobrīd ļoti daudz skolas un konkrēti skolotāji, kur tas notiek, darbojās. Tas vienmēr ir pa ceļu, par procesu. Tur jau nav tāda gala rezultāta. Un pasaulē arī ir skolas ļoti dažādas. Līdz ar to es domāju, ka mēs esam diezgan labā vietā šobrīd. Tā problēma, tāpat kā visur pasaulē, mums ir, ka tā ir tāda laimes spēle. Un sevišķi kā vecāki mēs to esam pieredzējuši, pie kura skolotāja tev laimēsies nokļūt. Jā, tam tā nevajag būt. Mēs joprojām to pieņemam kā normu. Tas jau vienmēr ir par konkrēto cilvēku. Un šai tēzē es nekādi, es domāju, tas ir tas iemesls arī, kāpēc es esmu izglītībā, jo es nevaru piekrist šai tēzē, ka tas vienmēr ir par konkrēto cilvēku un tikai par to. Līdz ar to tam mērķim būtu jābūt, ka tā nav. Un tas ir tas, uz ko Somija ir gājusi visus šos gadus. Tā nevar būt laimes spēle, pie kura skolotāja tu trāpies. Līdz ar to ir ļoti daudz lietas, ko mēs sistēmā varam darīt, ko katrā skolā mēs varam darīt. Lai tā laimes spēle nebūtu ar tik milzīgām šķērēm par to, ka tev blakus kabinetos var būt tik krasas izglītības pieredzes, ko skolēni iegūst. Un tas ir izdarāms. Gan ar to, kā mēs skolotājus piesaistam, gan ar to, kā mēs viņus atbalstam, gan ar to, kādā organizācijas kultūrā viņi dzīvo. Līdz ar to tas ir tas, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Vēl darāms darbs, lai tā nebūtu tik liela laimes spēle. Bet ir tādi skolotāji, kas tā strādā, un mēs visi esam satikuši tādus skolotājus. Un īstenībā bērnam pietiek, ja viņš kaut vienu tādu skolotāju visā savā izglītības pieredzē sastopas, arī tad viņš ir milzīgs ieguvējs. Viņam ir tie rīki, un es domāju, tas dod cerību mums kā vecākiem. Jā, mēs redzam arī nepiemērus dažādas, bet mēs jebkurā jomā redzam nepiemērus. Ja? Mums iznāk no rīta purkšķošs konduktors cauri vilcienu vagonam, un iznāk nākošā dienā pilnīgi citāds savāks. Tas jebkurā jomā, to skolotājiem nav citādi. Tas vienkārši skolotājiem ir milzīgi ietekmes. Līdz ar to īstenībā pietiek ar tādu vienu, kurš iedod modeli, ko bērni tad pārnes, veidu, kā es varu mācīties, kā es varu domāt par lietām. Un nav visiem jābūt tādiem, lai mūsu bērns īstenībā būtu gana sagatavots. Tā kā es domāju, ka tā ir tā gaisma tuneļa galā. Un tad arī pie šīs gaismas mēs veiksmīgi varam arī noapaļot mūsu šodienas sarunu, ja arī laiks ir pietuvojies beigām. Man tikai ir daži ātrie jautājumi, ko es uzdodu pilnīgi katram viesim. Katras sarunas beigās, un tā ir tāda spēle, kur noteikums ir vienkārši. Ir jāšauj ārā pirmais, kas ir uz mēles. Jūsu mīļākais ēdiens? Jāšauj ārā. Melnens. Jūsu pirmais skūpsts bija? Nezinu. 14 gados, tad, kad tās pudeles tur grozīja kādreiz. Jā. Dziesmu, ko visbiežāk dungojat pie sevis? Susdungo tēva dārzā, kā viņam saucās tā dziesma, par to, ka tēvam ir dārzs. Tā. Aha. Lūdzu, turpiniet teikumu. Drosme ir? Pārvarēt sevi. Drosmīgākā vai varbūt trakākā lieta, ko jebkad esat darījusi? Jā, lekt, tā kā es neesmu mēģinājis nekur tā kā ļoti stāvs lekt. Drosmīgākā lieta. Laikam kļūt par mammu. Jā. To sapratu tikai tad, kad tu esi kļuvusi par mammu. Mīļākā filma? Man ļoti patīk Robins Viljams, Dead Poets Society. Suns vai kaķis? Kaķis. Grāmatu, ko iesakat izlasīt? Vafeļu sirds. Lūdzu, turpiniet teikumu. Mans ideālais piektdienas vakars ir? Saprast, ka pirmdiena ir vēl pēc 2 dienām. Laikam vienkārši mierīgi saritināties kaut kur stūrītī un kādu filmu paskatīties. Kas ir labākais padoms, ko kāds jums ir devis, vai gluži pretēji sliktākais padoms, ko kāds jums ir devis?
saproti, ko tu vari ietekmēt, un tad investējies tajā. Bet, saproti arī, ko tu nevari ietekmēt. Kur nevajag. Jūsu mantra brīžiem, kad jāsaņemas. Tu to vari. Okay. Personība, kuru iet vakariņās, jebkura personība, vēsturiska, mūsdienu, izdomāta, īsta. Man bija fantastisks doktora darba vadītājs, mans būtībā mentors, padomdevējs, Hovards Salivans, Arizonā, kas dzīvoja. Jo viņš bija tāds, kurš varēja visu laiku vilkt uz zoba, ja, un tad vienmēr teikt, Cāni, es tevi ļoti mīlu. Ja. Es to tādu cilvēku, kur vienmēr domā par tevi un tic tam, ko tu vari. Man liekas, tie ir vislabākie. Forši. Paldies jums, Mīša, šodien par sarunu. Paldies par ļoti daudz atziņām, ko mums gan kā vecākiem, gan arī kā biznesa pasaules pārstāvjiem ņemt vērā, kā mēs varam pilnveidot sadarbību ar skolām. Jo patiesībā viss pamatā ir sadarbība un saruna abām pusēm. Un, paldies jums liels par šodien laiku. Paldies, un lai mums visiem izdodas. Paldies, ka bija kopā ar mums. Klausies podkāstu Spotify un Apple podcasts platformās. Savukārt, ja tavam uzņēmumam ir nepieciešams palīdzēt noorientēties ilgtspējas jautājumos un izstrādāt ilgtspējas stratēģiju, sazināmies www.ziemeļmeita.com.